Sveiki visiem, kas pieslēdzās. Tā, es tikmēr sagatavošu prezentāciju. Un es sākšu jau prezentēt, bet iespējams būs kāda pauzīte, ja būs jāielaiž kāds cits vēl mūsu Zoomā. Tā, protams, jājautā, vai ir viss redzams. Ja ir, tad droši čatiņā ierakstīt. To es arī redzēšu. Jā, ir ļoti labi. Super. Tātad čatu es paredzu, ka mums varētu būt diezgan aktīvs. Es ļoti priecātos, ja jūs dalītos ar savām pieredzēm un atbildētu uz to, ko jūs redzat ekrānā. Tātad, jā, liels paldies, ka esat pieslēgušies manam stāstījumam par dzīvi mikrorajonos tad un tagad. Paldies, ka tev interesē un ka pulcējamies vairāki interesanti. Tā, jā, tātad esmu Elīze Māra, un es kopš 3 gadu vecuma dzīvoju Mežciemā ar pāris gadu izņēmumu, kad studēju ārzemēs pāris gadus atpakaļ. Un nonākot Londonā un skatoties uz viņu rindu mājām, un arī uz Grazno Hampton-Courts pili, kurā es studēju tieši, es sapratu, ka mana māju sajūta ir tomēr manā mīļajā mikrorajonā. Tā nu es atbraucu atpakaļ, jau izstudējusi izšūšanu un savu diplomu darbu veltīju Mežciemam. Un pavisam nemanot, es nonācu Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras mantojuma maģistratūrā, un šos 2 gadus esmu veltījusi pētot padomu mantojumu, kā arī es to interpretēju savos izšūmos. Un tā arī sanāca, ka šodien mans stāstījums ir mana maģistra darba pētījumā uzzinātais, un esmu dziļi kustināta, ka jums interesē un varu ar jums dalīties. Tātad, kāpēc izvēlējos pētīt mikrorajonu sadzīvi? Šo maģistra studiju laikā mums bija jāpievērš dažādām teorijām un konceptiem, un par teiksim, mikrorajoniem un daudzdzīvokļu paneļa ēkām tomēr tiek diezgan daudz rakstīts par kā arhitektūru un arhitektūras mantojumu. Tad man laikam tomēr vairāk interesē tā sadzīve, jo es ar to esmu vairāk saistīta un par to ļoti labi pazīstu. Un tad es izvēlējos šo sadzīvi apskatīt kā nemateriālo mantojumu. Un kas arī man likās svarīgi, ir diezgan daudz sabiedriskajos mēdījos tiek runāts par mikrorajoniem un iespējams arī par to iedzīvotājiem, bet netiek daudz vēstas sarunas tieši ar pašiem iedzīvotājiem, kas bija tas, ko es vēlējos risināt savā maģistra darbā. Un, jā, un man liekas, arī šis ir diezgan noderīgi, ir bišķi redzēt tādu kopskatu, kāda tā situācija ir, kā mēs paši par to jūtamies un kas ir tas, ko mēs gribam redzēt tālāk. Tā kā tas ir tas, kas jā, man bija svarīgi. Un, kā jūs redzat, man mīļie mikrorajoni ir Mežciems, Imanta un Jūgla. Mežciems, tāpēc, kad kā jau minēju, šeit dzīvoju no 3 gadu vecuma. Arī šobrīd esmu pieslēgusies no nevis bildē redzamās mājas, bet 3 pagalmas tālāk. No 602. sērijas. Jā, tas tad ir tās manas mājas. Imantā man dzīvoja viena no vecmāmiņām, un Juglā dzīvoja onkulis, pie kura mēs reizēm braucām ciemos. Tas bija drīzāk aizbraukt līdz viņiem pa ceļam uz laukiem. Tā kā mikrorajoni tomēr ir
jā, tad, zinām, arī ģimeniskuma sajūta. Kas arī, ko es vēlos tā kā pieminēt, tomēr, pat ja mēs runājam par mikrorajoniem kā par mantojumu vai arhitektūru, tomēr mēs nevaram izslēgt to, ka tās ir mājas 2/3 no Rīgas, un mājas un mājas sajūta tomēr ir diezgan tāda, nu, privāta, varbūt pat intīma tēma, ko skart, jo tas diezgan daudz. Jā, var skart mūsu pašus un mūsu identitāti. Jo kādam teikt, nezinu, teikt, ka tā kā, tu neesi pietiekams, ja tu dzīvo tur vai tur. Līdz ar to es cenšos pieiet šai tēmai ar zināmu pietāti. Jā, un tātad, kur tad šim visam aug kājas? Tad, nu jā, Padomju Savienībā Hruščova politika nāca ar solījumu katrai ģimenei tikt pie sava atsevišķa dzīvokļa. Un arī Hruščovs ir izteicies par šiem mājokļiem, kas toreiz bija tā laika jaunie projekti, kas, protams, šobrīd mums nav jaunie projekti. Ka tie ir loģiski, vienkārši un skaisti, kas, jā, varbūt ir tāda atsauce uz modernismu un tādu pārdomātu dzīves vidi. Un, kas arī ir interesanti, mikrorajoni tika būvēti dažādai sabiedrībai. Nevis kā, piemēram, ir citās valstīs, kur, teiksim, tādās daudzdzīvokļu ēkās tika tie tika būvēti tieši konkrētām sabiedrības grupām. Tātad šeit tas tāds neattiecās. Tas bija dažādiem cilvēkiem, kas, piemēram, mikrorajonos dzīvoja gan inženieri, gan ārsti, gan mākslinieki, aktieri, frizieri. Nu, tiešām plaša sabiedrības daļa, jo vienkārši mums vajadzēja kaut kur izmitināt. Un, piemēram, es varu teikt, arī Mežciem gadījumā 602 sērijām arī ir augšā mākslinieku darbnīcas, kas speciāli tika būvēts tātad priekš māksliniekiem, bet arī mums ir Gaizo slimnīca, kas tā kā arī norāda, ka šeit dzīvo arī ārsti. Tā kā tas tiešām, es teiktu, ka ir vēl diezgan dzīves. Un ejot tālāk, tad šī Hruščova politika par Staļina laika komunālo dzīvošanu ir ļoti svarīga. Kāpēc tieši tā Hruščova politika ir tik īpaša? Jo sociālismā, kolektīvismam bija liela loma arī ikdienā. Un tātad šie komunālie dzīvokļi Staļina laikā, kā mēs iespējams pazīstam, iezīmēs ar saspiestību un iedzīvotāju blīvumu. Un vienā dzīvoklī dzīvo vairākas ģimenes. Mājā bija mājas vecākais, kas izpildīja tātad šo uzrauga funkciju, sastādot grafiku, piemēram, kāpņu telpas uzkopšanas darbiem, vannas istabas lietošanai. Un viņam arī bija, teiksim, nu, tāds rīks vai iespēja izrīkoties ar mājas iedzīvotājiem, jo viņš arī bija tas, kas sastādīja komunālos rēķinus. Tātad šī novērošana bija gan no mājas vecākā, gan arī no tās vienkārši saspiestības dzīvoklī. Un, jā, un šis piespiedu kolektīvisms bija diezgan neizbēgams, un tas arī diezgan ļoti ietekmēja privāto telpu un individuālismu pašiem iedzīvotājiem. Diezgan burtiski, jo tam vienkārši nepietika vietas. Bet tad nāca šie jaunie paneļmāju projekti, dodot privāto telpu katrai ģimenei. Bet arī iedzīvotājiem tika uzlikts šis pienākums, kas tomēr par šo kolektīvismu, kas sociālismam ir svarīgs. Tātad iedzīvotājiem bija šis pienākums kolektīvismu realizēt pašiem, dzīvojot šajās ēkās, ko es teiktu, kas ir diezgan naivi, jo, ja tu cilvēkam dod privāto telpu beidzot, un kur tiešām viņš varbūt iekārtot to, kā vēlās, un dzīvot nosacīti atsevišķi, ja salīdzinām ar komunālajiem dzīvokļiem, tad, jā, šī komunālā prakse, es varu iedomāties, ka palika relatīvi fonā. Un, jā, mans viss tāds interesantākais atradums, tātad veicot šo maģistra darbu, bija Linas Atvudas sarakstītā grāmata par sadzīvi padomu laikā, tieši padomu Krievijā, bet tomēr arī pievēršoties vairāk sievietes pieredzēja padomju laikā un sadzīvē. Un man tieši liekas, šī privātā dzīve publiskajā telpā ļoti labi apraksta to ikdienu, kāda tā bija. Un
atvedēja, arī bija interesanta atkāpe, kas varbūt ir tāda ļoti ārkārtīgi praktiska, bet tomēr tas viss slēpjas tādās praktiskās niansēs, ka jā, privātā telpa jaunajos projektos beidzot deva vietu ļoti svarīgai nodarbei, savstarpēji tuvībai. Un par to viņi raksta, ka ģimenes šajā atsevišķajā dzīvoklī bija paredzēts, ka vecākiem un bērniem ir atsevišķa privātā telpa, un ka nav vairs jāguļ uz viesistabas dīvāna. Un viņa piemin, ka šis ir tāds kodēts ieteikums, ka seksuālas aktivitātes beidzot var notikt privātā telpā. Bet tomēr, kas ir interesanti, lai arī tika piešķirtie dzīvokļi, kuriem bija izreikināti kvadrātmetri, cik ģimenē katram cilvēkam pienākās, lai saprastu, par kādu istabu skaitu iet runa. Tomēr šī komunālo dzīvokļu dzīvošana tomēr ir atstājusi ieradumu, kuru bija, teiksim, tā varbūt grūtāk izskaust, jo bija arī pietiekami daudz gadījumu, kad ģimenei tiek iedots dzīvoklis, attiecīgi viņa iedzīvotāju skaitam, bet ģimene turpina spiesties mazāk istabās, lai, teiksim, būtu viena istaba brīva izīrēšanai, kas, protams, varēja būt arī finansiāli iemeslu dēļ, bet jā, tas norāda, ka šī spiešanās un pavisam tuvā dzīvošana bija tik ierasta, ka arī dzīvojot jaunā dzīvoklī, tas likās tā kā pieņemami, varbūt pat vēlami. Un jā, tas, kā arī, piemēram, par šiem dzīvokļiem, bija interesanti lasīt, ka, teiksim, ir vecāki, kuriem ir, teiksim, bērns, dēls, jaunietis, un viņiem ir piešķirts relatīvi liels dzīvoklis. Un dēls atrod līgavu, viņi vēlas precēties, bet pa lielam nodomu saprecēties ir tāpēc, ka šo lielo dzīvokli var iemainīt par 2 mazākiem. Tas nozīmē, ka jauniem pārim būtu savs atsevišķs dzīvoklis. Un tāds pavisam praktisks rakstura aprēķināts laulības, kas man likās jā, īpaši fascinējoši šajā kontekstā. Es noteikti gribētu pajautāt tiem, kas ir pieslēgušies, lūdzu padalieties, vai jūs dzīvojat mikrorajonā, vai kādreiz esat dzīvojuši, kurš ir jūsu rajons, kāds ir, varbūt kāds ir tuvāks. Man noteikti būtu ļoti interesanti redzēt, kādu dažādību mēs pārstāvam šodien. Es tikmēr turpināšu. Kāda tad bija dzīvošana daudzdzīvokļu mājā padomu laikā? Un par šo tieši raksta atklāta, ka nereti prakse bija pensionātiem iedzīvotājiem vadīt nodarbības jaunākajiem mājas iedzīvotājiem, jo, protams, pensijas slieksnis bija daudz augstāks kā šobrīd. Un bijusi dejotāja, piemēram, mājas bērniem vadījusi dejošanas nodarbības, kamēr cits kaimiņietis palīdzējuši izgatavojot tērpus. Bet, piemēram, bijušais dārznieks ir sevi definējis par galveno dārzniecības konsultantu un visiem mājas iedzīvotājiem sniedz padomus, kā dekorēt savu dzīvokli un balkonu, kas man liekas ļoti interesanti. Kā arī kāds preses izdevums ir aicinājis vairāk vecākos iedzīvotājus konsultēt jaunākos viņu karjeras izvēlēs. Un arī plaši lietot praksi bija iedzīvotājiem dalīties ar savu profesionālo ekspertīzi lietu labošanā, tāpēc iedzīvotājiem reti, kad pašiem vajadzējis izsaukt santehniku vai elektriķi, kas, domāju, mums visiem ir ļoti pazīstams. Un kaimiņi ir piedalījušies arī kāpņu telpas uzkopšanas un labiekārtošanas darbos, uzliekot svaigu krāsas kārtu kāpņu telpai vai ārdurvīm. Un arī šī performatīvā prakse kaimiņiem aizrādīt par to neizdarībām vai kaut kas te darīts nepareizi, jo tas ir gājis roku rokā ar šo uzraudzību, kas ir, teiksim tā, arhitektoniski ieplānota mikrorajonu plānojumā, ka mājām logi tiek vērsti uz pagalmu, kas tā tad jau ir jau papildus novērošana. Bet arī šī aizrādīšana tomēr ir bijis svarīga, kā svarīgs elements, jo visu laiku tev ir jāpierāda, ka tu esi parauga pilsonis. Tātad es domāju, ka šis arī noteikti vēl ir savā ziņā dzīves. Bet tomēr tas galvenais jautājums ir par to, kas tad ir mainījies šajā laikā. Un tomēr 34 gadus mēs jau dzīvojam neatkarīgā valstī bez padomju režīma.
Un komunismu ir nomainījis kapitālisms. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un pārstāv Eiropas Savienības vērtības. Kapitālismu pārstāv teiciens, laiks ir nauda, un tas arī ir novērojams mikrorajonos, par ko pastāstīšu tālāk. Un manā pētījumā, runājot ar gan ilglaicīgiem iedzīvotājiem, gan arī ar jaunpienācējiem, atklājās dažādas sadzīves realitātes, kuras noteikti var šķirot pozitīvajās un negatīvajās. Un es laikam vēlētos sākt ar negatīvajiem, lai mēs paliekam uz tādas pozitīvākas nots. Un jā, bija interesanti redzēt šo uzskaitījumu ar šīm nepatīkajām, negatīvajām praksēm, kā piemēram novērojošās omītes, kas visiem ir pazīstama parādība mikrorajonos, kā arī necienoši kaimiņi, kas var būt gan trokšņošana, kā arī konflikti, un citas sadzīves, kā piemēram arī nesveicināšanās, piemēram, ko es saskaros pati dzīvojot savā daudzdzīvokļu mājā. Bija arī uzsvērts, ka ir valodas barjera, ka vienkārši trūkst krievu valodas zināšanas, kas arī var traucēt vienkārši veidot savstarpējo komunikāciju, kā arī vienkārši pasīva komunikācija, kad nenotiek nekāda iesaiste, piemēram, mājas problēma risināšanas jautājumos, vai tieši tāpat nesveicināšanās, kaut kāda ignorēšana, kas tomēr teiksim, tā nerada pozitīvu augsni patīkamai savstarpēji komunikācijai. Kā arī tika norādīts, kas, man liekas, tad, mikrorajona klasika, kas bija smēķēšana. Jā, tā ir tāda, man liekas, viens veids, varbūt, kā izsmaržot, dzīvot mikrorajonā, vai tieši dzīvoklī, daudz dzīvokļu mājā, ceļš tagad siltajā laikā, kad logas, ticamāk, daudziem ir vaļā, tad šī smēķēšana noteikti liek par sevi atgādināt. Kā arī man interesanti likās jā, norādījums uz iedzīvotāju hierarhiju, kas tomēr parādās, jo ir šie, teiksim, ēku pirmie dzīvotāji, kā es vēlētos viņus saukt, bet tādā pozitīvā nozīmē, ka šie cilvēki, kas ir sākuši dzīvot šajās ēkās, šajos rajonos, tieši tad, kad viņi bija pieejami. Un līdz ar to izveidojas hierarhija ar mājas jaunajiem iedzīvotājiem, teiksim, ar jauniem dzīvokļu īpašniekiem, kas nāk dzīvot šajās mājās un arī ir ieinteresēti tās uzlabot, risināt kaut kādas problēmas, kas, es teiktu, ka šobrīd ir diezgan steidzami risināmas. Un, jā, var noteikti novērot to, ka ir tā attieksmju dažādība un arī vēl kombinējot klāt ar pasīvu komunikāciju, tas viss var būt diezgan nepatīkami. Bet tomēr pie pozitīviem lietām bija ļoti patīkami dzirdēt, ka tomēr tas bija vairāk no jaunajiem jāpienācējiem, ka tomēr ir tāda jūtama vēlme pēc barjeras šķelšanas. Kā arī viena no respondentēm minēja, ka viņai liekas svarīgi, pat ja viņi redz, ka ir šīs novērojošās omītes, kas sēž pie virtuves loga un skatās, kas ir noteikti pagalmā, un interesējās, ka viņa stāstīja, ka viņa vienmēr pamāja šīm omītēm ar tādu, kā mājienu, es jūs redzu, un es labprāt vēlētos komunicēt šādi. Kā arī, man liekas, svarīgi izcelt un izstāstīt jums ir par šo jauno veida kaimiņu komunikāciju, kas realizējas jā, tādos ļoti interesantos veidos. Protams, vispazīstamākie ir Facebook grupas, kas ir apējumi Facebook grupas, kur noteikti jau zinām veidu komunikāciju par dažādām aktuālām tēmām. Tāds mazāks formāts ir diezgan izplatīts, kā piemēram WhatsApp chati uz konkrētu māju vai uz konkrētu kārtņu telpu. Arī izsnākt tādas sasāpējušākas problēmas tieši pašā māju mērogā. Bet, kas bija interesanti, tālāk atklājas arī, ko es esmu pieredzējusi un eksperimentējusi. Es pazīstu savu augšējo kaimiņu.
Un arī viena no respondentiem man stāstīja, ka viņa dzird pāris dzīvokļu stāvāk ar meiteni, kas spēlē ģitāru un dzied. Un viņai ļoti patīk, ka viņa vēlas viņai izteikt komplimentu, bet viņai nav ne jausmas, kurš dzīvoklis tas ir. Un viņa caur savu datoru, viņai caur airdropu sūta zīmīti. Nu, viņa nezina, vai tā ir tieši viņa, bet viņa skatās, ir viens dators pieejams, nu, ka tā kā viņa aizsūtīs zīmīti. Un viņa sakot komplimentu, ka viņai labi sanāk un ir forši. Un šī meitene atsūta atpakaļ ekrāna uzņēmumu ar Spotify, ka, jā, ka tas ir tas, ko viņi dara, un liela paldies, kas arī ir interesanti, jo tomēr, jā, šī viens mājas kaimiņu komunikācija var realizēties jau dažādos veidos, kā arī, piemēram, es ar savu augšējo kaimiņu, piemēram, iepazinos Instagramā, pilnīgi negaidīti, jo man ir viens darbs, ko esmu izšūris, kur ir bloku māja, un tas bija nonācis Twitterī, un tad cilvēki man sāka piesakot Instagramā. Un es biju tāda nevienu pārsteigta, un man raksta mans augšējais kaimiņš, kurš vēl nezināja, ka mēs esam kaimiņi tajā dienā, un mēs sākam runāties, un viņš raksta, nu jā, ka, tā kā, ka viņš arī dzīvo mežciemā uz tās un tās ielas un tā. Es saku, forši, tad jau mums vajag satikties. Un viņš atsūta vienu no manām bildēm, kuras nobildēja savu māju. Viņš saka, jā, reku var redzēt mans logus. Es saku, tad tu nozīmē, tad mēs dzīvojam vienā kāpņu telpā, mums jāsteikās uz kafiju. Un šādi arī stāstīja viena no respondentēm Fox grupās, ka arī tā viņa ir iepazinusi vienu no saviem kaimiņiem, jo viņš piesakojas viņai kaut kādu labvēlīgu algoritmu iespaidā. Un viņa redz, ka viņš liek bildes, kas izstāsta pēc viņa pagalmu. Un tā viņa arī iepazinās no tā, ka viņa saprot, ka viņa dzīvo vienā mājā. Ka, tā kā arī šī kaimiņa būšana teiksim, tā pārnesās no tādas reālās saskaras, teiksim, kāpņu telpā, bet jau arī uz digitālo vidi tālāk. Kā arī pie pozitīvajām praksēm tomēr arī parādās cieņa brīdinot kaimiņus par, piemēram, tuvākajiem trokšņiem, par remontdarbiem vai kādu ballīti tuvojošos. Tas tomēr tiek norādīts kā protams, visai pozitīvi. Un arī tiek izcelti aktīvie kaimiņi, kas risina problēmas. Tātad, mājas atjaunošanas, piemēram, problēmas, kur arī ir šī atsauce uz šo kapitālismu, ka laiks ir nauda, jo vairāk no respondentiem minēja, ka viņiem pašiem nav laiks iesaistīties un risināt šīs problēmas pašiem. Un viņi ir ļoti pateicīgi, ka ir kaimiņi, kas ir aktīvāki, viņi sagatavo tādu konkrētu informāciju un tad to nodot tālāk pārējiem kaimiņiem, lai ir vieglāk iesaistīties, kas tā kā, ko vērtēja ilglaicīgi dzīvojošie mikrorajona iedzīvotāji ļoti pozitīvi, kas ir ļoti patīkami. Jā, un tālāk, protams, tiek izcelts arī fantastiskās dobes, kas ir novērojams mikrorajonos, kā arī daba kā tāda. Jo, lai arī šī dārzkopība, teiksim, jau iezīmējās jau pie tām praksēm, kas bija padomu laikos, šobrīd tas varbūt jau pārēj bišķi citā formātā. Es varu teikt, man pašai personīgi pie mūsu mājas mums ir, man liekas, relatīvi jauna kaimiņiene, kur ir uzņēmusies ne tikai, teiksim, kā parasti ir, ka, teiksim, pirmā stāva iedzīvotāji, tur, kur ir viņa dzīvoklis, tad viņi apčubina to zonu, kas ir pie viņa dzīvokļa. Man ļoti patīk, ka viņa ne tikai pie sava dzīvokļa, bet arī gan otrā pusē kāptelpai un vēl tālāk arī pie mūsu kāptelpas. Un arī viņa jau aizies tālāk jau līdz pagalmam. Kas tomēr ir ļoti jauki, ļoti mīļi, ka viņi, teiksim, tā sevi realizē dažs darbos, kas ir ārkārtīgi patīkami. Un tomēr uz lieldienām bija iekarnējis smukas dekorācijas krūmiņos, kas tomēr ir ļoti, ļoti jauki un bija šī pacēta tādu vietējo morāli. Kā arī, protams, kaķu kultūra vietējie mājdzīvnieki, kas tiek lutināti un apčupināti ar diezgan lielu mīlestību, kas tomēr ir no svāra, kā arī tik minēti vietējās kājas, kas ļoti daudzos rajonos ir ļoti aktīva parādība, bet es domāju, ka ar kājām neviens tik ļoti nečupinās kā, piemēram, ar kaķiem.
Protams, arī tiek uzsvērta jau, man liekas, tad vietējā rajonu klišeja par bērniem, kas spēlējas pagalmā, jo, teiksim, arī šīs pieredzes var būt ļoti dažādas. Jo viena no respondentiem stāstīja, jā, ka viņai pagalmā bērni ar krītiņiem raksta jautājumus un tāds diezgan jauks ziņas, ko tiešām ir tā kā patīkami lasīt, vai arī ir bērni, kas spēlēs pat pagalmā vai uz ielas, pat arī tad, ja šī infrastruktūra nav uzturēta rotaļlaukumiem, kā tas ir novērojams. Tur saplīsušas šūpoles vai nekoptas smilšu kastes un tā tālāk. Līdz ar to kaut kā šis var būt ļoti reģionāli, bet šis vēl dzīvo, kas ir, protams, ļoti mīļi. Kaut gan man personīgi dzīvojot šeit nekad nav īsti iegājies, ka es biju bērnībā, nebija iegājusies šī kultūra dzīvoties ārā citiem bērniem tieši valodas barjeras dēļ, bet ir prieks klausīties, ka citviet tas ir vēl ļoti aktuāli. Un, jā, kas ir interesanti, manā pētījumā atklājās, kas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt mikrorajonā, kas ir tā nākotne, kas būtu, par kur mēs būtu, tā kā, teiksim, priecīgi par to sadzīvi. Un, jā, tad respondenti norādīja uz to, ka viņi vēlas jaunu veidu kolektīvismu, kas būtu brīvprātīgs. Tas viss balstās, teiksim, tā piederības sajūtā, ko, piemēram, sniedz apkaimes svētki, kas ir palikuši diezgan aktuāli. Un tika arī uzteikta pagājušajā gadā organizētā Rīgas drosmes un prieka vasara, kad bija arī apkaimes svētki un visādi citi pasākumi, kas iekļāvās šajā programmā. Un īpaši tika uzteikti Blockhouse community veidotās ekskursijas pa mikrorajoniem, kuras bija dažādās tematikās. Tur, piemēram, bija klusuma pastaiga pa Jūglu, tad bija krastu savienošanās no Sārkaundaugavas un no kāda pretējā rajona ar laivām. Tad bija, man liekas, pļavas ziedu batikošana ķengeragā, man liekas, Sarkandaugavā bija arī skaņu ekskursija, kur tika ierakstīts skaņas, tātad kā skan mikrorajons, un tad pēc tam tika arī veikta apstrāde, lai veidot katru savu tā kā skaņdarbu. Un tas tika īpaši uzteikts, un kas man patika, respondenti to nosauc par mikrorajonu apmaiņas programmu. Uzsverot to, ka jā, aizejot, paskatoties, kā citi dzīvo, tas dod idejas bišķīt, ko varētu izmantot un realizēt savā mikrorajonā. Un arī varbūt bija šī saspurināties, ka mēs taču arī šitā varam, kas man likās ļoti patīkami dzirdēt, ka tomēr tas bija tāds diezgan iedvesmojošs pasākums. Un kas arī bija svarīgi, respondenti minēja to, ka viņu mikrorajonos trūkst sabiedriskās vietas, kā kafejnīcas vai tam līdzīgi, kur, teiksim, tādā brīvdienas rīta pastaigā aiziet, paņemt kafiju un satikt vietējos iedzīvotājus un ar tiem iepazīties. Jo, piemēram, ir arī diezgan daudz rajonu, kuros ir kaut kādi kultūras centri, kur noteikti Rusē, piemēram, Imantā ir kultūras centrs, un tur notiek izstādes un pasākumi uz svētkiem, kas tomēr ir ļoti svarīgi. Bet, protams, arī rajoni, kuros tas nav realizēts. Jo, piemēram, Mežķiems ir viens no jaunākajiem Rīgas mikrorajoniem un bija paredzēts, teiksim, tāds kultūras centrs, bet tas netika uzbūvēts beigās. Jā, protams, arī jā, viens no dalībniekiem arī norādīja uz mūsu šodienas izteikto individuālismu, ka mēs katrs izskrienam savam pagalmam, mēs izskrienam cauri kāpņu telpai uz to savu, uz savām mājām, un mēs tās uztveram to tikai kā dzīvoklis, tikai tās mūsu mājas, tās robežas. Jā, ka tomēr forši būtu, ja mēs visi uztvertu, ka mums ir daļiņa no visa rajona, un ka mums ir zināma teikšana, un ka tas ka mēs varam iekopt visu rajonu, mēs varam papriecāties un arī lepoties, kas varētu veicināt tieši šo piederības sajūtu pašam rajonam un vietai. Un
man tāds mazs bonus, ar ko es vēlējos padalīties, ko es atradu rakstot pašu maģis darbu, ir tālāk par postpadomu identitāti. Un diezgan daudz parādās viedokļi par to, um, ka vēl joprojām, šos 34 gadus vēlāk, kad mēs esam brīvā valstī, ka mums tiek piekabināta šī postpadomju identitāte. Vai mēs tiekam, teiksim, ielikt šādā kastītē, ka mēs esam nevis vienkārši Latvija, bet mēs esam ekspadomju valsts. Un, jā, tad arī gan padomju režīmu šī traumatiskā vēsture, gan arī sadzīve, gan mikrorajonu, tātad stereotipu un aizspiedumi neveicina šo piederības sajūtu, kas ir ļoti cieši saistīta ar identitāti. Un rokoties par teorijas materiāliem, atradu vienu foršu rakstu, ko es vēlos padalīties. Un tur bija minēts, ka mums katram paralēli ir vairākas identitātes, kas vienu otru neizslēdz. Tas, piemēram, var realizēties kā, piemēram, vislatviskākais latvietis, kas jāņos ar vainagu galvā dzied tautas dziesmas, vai iet uz dziesmu svētkiem un ir absolūts patriots, vai tas var būt, teiksim, eiropeiskais kosmopolīts, pasaules pilsonis, vai arī tā var būt šī postpadomu identitāte. Un viņi var ieslēgties kaut kādos konkrētos momentos, kas, piemēram, var būt, kad tu nonāc saskarē ar konkrētām fiziskām lietām, kas rosina atmiņas vai emocijas par pieredzēto. Piemēram, nezinu, aizbraucot uz kādu citu bijušās padomju savienības valsti, tu pamani, cik daudz kaut kādas līdzības ir, un tas bišķi tā kā varbūt uzjundīja uz augšu. Nu, ka tā kā, jā, mēs to pazīstam, un es jūtos savā ziņā, nu, nepiederīgs, bet, nu, jā, teikšu piederīgs. Bet arī tikpat labi tas var būt tā identitāte var uzpeldēt tajos brīžos, kad tu esi absolūtā kontrastēnā vidē, piemēram, aizbraucot tur, nezinu, uz pilnīgi citu valsti, ar pilnīgi citu vēsturi, tu tomēr jūti, cik tas kontrasts ir ārkārtīgi liels, un tu vairāk pamani lietas par sevi, kas varbūt ir ļoti kontrastējošas ar vidi, kas ir tur. Un jā, tā identitāte arī uzpeld tajos momentos. Un mans vismīļākais citāts, ko es atklāju, tad ir, nu jā, ka šī proverbālā postpadome ēra beigsies, kad pēdējais liteņa ironijas skatītājs aizrīsies ar pēdējo Olivier Sailātu karoti. Un šis ir tomēr, nu, norādot uz to, kamēr šīs prakses, kas ir bijušas aktuāls padomju savienības laikā, kamēr viņas tiek praktizētas un kamēr viņām vēl ir kaut kāda vērtība klāt, tikmēr šī kaut kāda identitāte var dzīvot. Nu, tik, kā te ir minēts par liteņu ironijas skatīšanos, kas vispār liekas vienkārši brīnišķīgi filmu, kā vienkārši kultūras mantojuma speciālistē. Kā arī, jā, sieviešu dienas svinēšana, vai arī teiksim, šobrīd tam ir kaut kāda cita nozīme, tāpatās, vai tāpatās sarkanās nēķis, kaut kādas lietas, kas ir, nu, varbūt ne simboli, bet tādas ļoti ikdienišķas ierastas lietas, kamēr tas tiks praktizēts un tas būs dzīves, tikmēr šī te mūsu identitāte tiks, viņai būs iemesls tā kā uzplaukt, tikt noturētajā dzīvē. Tā kā, jā, varbūt jums ir klausītājiem kaut kas, ko pieminēt no sadzīves praksēm, ar ko jūs saskaraties. Tas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Kaut kas pārsteidzošs, kaut kas patīkams. Man, protams, ļoti interesēti, kāds ir jūsu pieredze, kas jums būtu sakāms šajā jautājumā. Bišķīt turpinot manu pētījumu tālāk. Es tikai priecātos. Jo man pašai personīgi arī bija interesanti klausīties šo te respondentu stāstos, cik, teiksim, arī pieredze var būt dažādas dzīvojot vienā rajonā ietvaros. Jo, teiksim, kaut kādas prakses ir ļoti aktuāls, piemēram, kaut kā manā mājā vai manā pagalmā, otrā rajona galā vispār ir kaut kas ārkārtīgi pretējs. Kā, jā, tas, piemēram, arī tas pats fakts, kā mājas kopējais čats. Vienā mājā tas ir ārkārtīgi aktuāli, bet tomēr ir pietiekami daudz cits mājas, kurās tas nav aktuāli. Kā arī man likās interesanti, kad es atsāku dzīvot Mežciemā pēc savām studijām, es biju viegli pārsteigta, jo es nezināju par šādu Mežciemu Facebook grupu. Un
es biju pārsteigta par to, cik tur ir daudz tādas, nu, tādas mīļas lietas tiek ieliktas. Tur vasarā ir pilns ar saulrietu bildēm, tur no bloku mājām, tur pāri biķernieku mežām, tur tāds romantisks saulrietis, un tur, mūsu mīļais meža ciems, kas, protams, ir ļoti jauki, bet tas, protams, ir pretēji tam, ka, piemēram, viens mājas ietvaros ir kaimiņi, kas nesveicinās, vai vispār nezina viens otru vārdu, vai kurā dzīvoklī dzīvo, bet šajā digitālajā vidē ir kaut kādas citas tās, nu, piederības izpausmes, kas jā, liek tālāk domāt, kā arī, piemēram, vienā mājā ir vairāk drošinojoši kaimiņi, citā ir mazāk, vai arī tajā mājā tas tiek uztverts bišķīt pašsaprotamāk, kas, jā, varbūt ļoti dažāds un atkarīgs arī no pašiem iedzīvotājiem. Un arī no pašas mājas, vai tajā ir 9 stāvi, 16 vai vispār tikai 5, kas tomēr ļoti daudz ko maina. Kā arī, ja jums ir kādi jautājumi, es ļoti priecāšos atbildēt. Kamēr mēs vēl visi esam šeit Zoomā. Tā, un, nu jā, un tad, kā jau es minēju sākumā, es nodarbojos ar padomu mantojuma interpretāciju savos izšūmos, un var teikt tā, ka šis maģis darbs un šī izpēte ir devusi man tik daudz rakstot visu darbu. Visu laiku paralēli man gāja sarakstīšu lietām, kuras vēlos padziļināt, izpētīt vai apspēlēt tieši kaut kādos konkrētos darbos. Un dzirdēt tieši no pašiem respondentiem, kā viņi jūtās par savu dzīvi mikrorajonos un ko viņi grib redzēt, kur iet tālāk, arī bija ļoti interesanti. Kas, piemēram, arī ar ilgtermiņa iedzīvotājiem parādījās, viņi, piemēram, ļoti novērtēja arhitektoniskās īpašības šīm mājām. Sakot to, ka, nu, salīdzinot ar kaut kādiem jauniem projektiem viņu rajonos, tomēr šīs vecās padomu laika mājas, ja viņas tikai nosiltinātu un bišķīt uzlabotu to kosmētisko stāvokli, tad nu, viņas esot viņu acīs pārāks par jaunajiem projektiem, jo tām esot labāks izvietojums pēc saules pusēm. Un arī tika minēts, ka nu, viņi tomēr domā, ka rajoniem, šiem mikrorajoniem tuvojas zināms prestižs. Tad man ir jautājums, kas un cik bija respondenti. Tad man bija 2 fokus grupas, un tad viena bija ar ilgtermiņa iedzīvotājiem, un otra bija ar jaunpienācējiem. Un katrā grupā bija 5 respondenti. Ilgtermiņa iedzīvotāji bija, es viņus dalīju, tie dzīvo mikrorajonā ilgāk par 10 gadiem, un jaunpienācēji bija zem 3 gadiem dzīvo mikrorajonā, kad vēl tomēr tie kontrasti ir diezgan svaigi. Un tad nākamais jautājums, vai jūs, prāt, vispār beigsies postpadomu identitāte, ja šīs ēkas turpinās būt 2/3 iedzīvotāju māju vieta? Šis ir labs jautājums. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi izcelt to, ka tomēr šobrīd, teiksim, ir 3 paudzes, kurām ir ļoti atšķirīga pieredze vispār dzīvojot Latvijā, dzīvojot pilnīgi 3 dažādās gan valstās iekārtās, sabiedrībās un diezgan straujās pārmaiņās. Un, piemēram, es esmu paudze, kas ir dzimusi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, un līdz ar to tā mana pieredze jau gan ar šo mantojumu, un gan fizisko, gan arī gan materiālu, gan nemateriālu mantojumu ir jau daudz atšķirīgāk, un es tam pievēršos citādāk, ko arī minēja arī mani respondenti, ka tomēr tā emocionālā sasaiste nav tik liela kā, piemēram, iepriekšējām paudzēm. Ja, piemēram, man vecāka paudze, viņiem bērnība un agrie pusauģu gadi pagāja vēl padomu laikos, viņi ir pieredzējuši tos juku laikus, un līdz to viņiem ir vēl pilnīgi citādākas attiecības ar šo mantojumu. Plus vēl nerunājot par, teiksim, vecāku paudzi, kur ir to visu piedzīvojuši, ļoti skaidri vēl to atcerās, un viņiem, teiksim, ir daudz traumatiskākas vēstures periods, un kas arī noteikti vairāk atbild par viņu, teiksim, identitāti, no šī pieredze ar to. Un
Es domāju, ka postmodernā identitāte var beigties, jo vienkārši saskara ar to būs citādāka. Tas vienkārši konteksts būs cits. Jo arī tie pētījumā, kurš rakstīju, lasīju par šo identitāti, tika pieminēts tas, ka vienkārši kaut kādas prakses jau tiek izskaustas. Un arī, piemēram, arī šī krievu valodas prasme zūd, kas tā kā arī ir manā paudzē ļoti aktuāli. Un kaut kā vienkārši tas, kā tu uztver šo mantojumu, ir citādāk. Un kas man liekas tieši šo te bloku māju gadījumā ir, kuras, teikšu tā, es ar tādu diezgan lielu empātiju tam pieeja klāt, ka tomēr, lai arī šīs bloku mājas tika celtas, ka tad dzīvos jaunais padomju cilvēks un viņš nesīs komunismu tālāk. Uh, Tagad šis režīms sabrucis. Mēs 34 gadus esam citā režīmā, um, bet nu, sanāk, viņām tas uzdevums ir beidzies, jo tā realitāte vairs nepastāv. Un šīs vienkārši ir mājas, tās ir vienkārši kastītes, kurās cilvēki dzīvo, jo tie ir pieejami finansiāli mājo, gan arī tomēr diezgan praktiski. Viņas vienkārši ir mājas. Tā kā es domāju, tas ir ļoti. Mm, Jā, droši vien atkarīgs no cilvēka, bet kaut kad jau viņi izsīks. Domāju. Arī tajā pētījumā bija rakstīts, ka kaut kad nezināmā laika posmā tas izsīks. Tā kā, jā, to mēs varēsim novērot visu kopā, kā tas attīstās un nonāk tālāk. Jā, šī autora, kas rakstīja par sieviešu pieredzēm Padomju Savienībā, ir Lina Atvuda. Es ierakstīšu čatā, kā viņa rakstās. Tā. Lina Atvuda. Un es viņas šo grāmatu atradu, ir par lego.com mājaslapa, kurā var tā kā izīrēt pieeju šīm grāmatām. Ārkārtīgi interesanti, jo tie pētījumi ir tādi ļoti plaši, bet ļoti vieglā valodā lasāmi. Un par cik jūs uzdevāt šo jautājumu, es izmantošu iespēju, kas man ārkārtīgi patika no viņas grāmatas. Viņa arī apraksta dažādus, teiksim, tos periodus tieši Padomju Savienībā par šo sadzīvi. Un viņai bija interesanti aprakstīts arī par to identitāti un individuālismu. Un viņa tur ir apskatījusi arī vairākus tos preses izdevumus. Tur ir Rabotņica, Trud un Sovietskie ženšini. Un tur viņa apskata to, ka, piemēram, tiek runāts par labu gaumi. Tātad ar jauniem mājokļiem nāk arī jauna gauma, ko mēs pazīstam, ir visas sekcijas, no kurām šobrīd visi ļoti grib atbrīvoties. Un šīs maksimāli taisnās līnijas, tāds zināmais modernisms. Un tur bija runa par to, ka, jā, ka labā gaume ir ļoti svarīga kontrastā ar Staļina laika dzīvošanu un interjeriem, jo Staļina laikā, teiksim, Krievijā bija raksturīgi šie paklāji pie sienām, ļoti ornamentēts gan tekstīlijas, gan arī tapetes, un viss ir daudz, un kā viņi minēja, sīk buržuāziska gaume, un tur, jā, tā atkāpe bija tāda interesanta par to, ka jaunie projekti pieprasa jauna gaume. Par ko, protams, mēs, teiksim, varētu veikt nākamo pētījumu, kā tas ir šobrīd ar mūsdienu, tā kā jauniem projektiem, piemēram, ar Bonavu vai Pilleru un tā tālāk, kas, ko tas nozīmē šobrīd salīdzinot 30 gadus vēlāk. Tā kā ļoti, ļoti iesaku. Tiešām ļoti forši lasām vielu. Tā kā, jā, tā, jā, ļoti labs jautājums, Daiga. Paldies. Jā, vai manā pētījumā ir apskatīts tas, vai blokmājas iedzīvotāji izjūt sevi kā kopienu. Un šis ir tāds interesants faktors vispārībā, jo, teiksim tā, par nemateriālu kultūras mantojumu, tad, protams, viens no tiem pamatiem ir šī kopiena. Bet, lai definētu kaut ko par kopienu, viņiem ir jābūt kādai kopīgai interesē vai vērtībai, kāpēc viņi kaut ko praktizē, lai saglabātu. Un, piemēram, mikrorajonu vai, piemēram, daudz dzīvokļu ēku iedzīvotāju gadījumā vienkārši demografiskās iezīmes nepadara viņus par kopienu. Piemēram, jā, tas, ka mēs dzīvojam vienā mājā, vienā rajonā, vai mums ir, teiksim, nezinu, kaut kāda konkrēta laika posma, mēs esam to visu pieredzējuši kopā, to nepadara īsti par kopienu. Piemēram, bet par kopienu varētu runāt. Bet arī par to varētu runāt, bet es nezinu, vai to tā var. Piemēram, ir par to, ka ir, teiksim, mans paaudzē tagad ir, kas ir vēlie 20, tagad ir 30, kas ir, piemēram, padomju mantojuma entuziasti.
Bet tīri no tā aspekta, par ko estētisko vērtību, gan par bloku mājām, par sadzīves priekšmetiem un tā tālāk, jo tas, piemēram, Instagramā ir ļoti novērojams, ka parādās vien vairāk un vairāk kaut kādu profilu, kas, nu jā, redz šīm lietām to tā dizaina vērtību. Piemēram, mums kā tāda kopienas, tāda nosīta iezīmēšana bija pagājušajā gadā to mikrorajonu vasaras ekskursiju ietvaros, ka tie jau bija tie cilvēki, kas nāca uz šīm ekskursijām. Nu, kas, tā kā, tātad tas ir viņa informatīvais sloks. Tad kaut kāda mums ir viena lieta, kas mums ir ļoti svarīga, aktuāla un kuru mēs tā kā vēlamies, nu, es nezinu, tā kā uzturēt. Līdz ar to, jā, tas ir tāds noteikti pētāms temats, teikšu tā, par kopienu kā tādu. Tā kā, jā, plus man liekas, vispār arī par to, cik reizēm, man liekas, mikrorēnā var būt sarežģīta ar komunikāciju, tad es teiktu, varbūt, ka līdz kopienai reizēm ir tālāk, kā liekas. Teikšu tā. Varbūt vēl kādi jautājumi, kādas pārdomas par šo situāciju. Ja jautājumu nav, teikšu paldies par esošiem jautājumiem. Tas ir patīkami, ka jums interesē. Un paldies, ka tev interesē un ka pieslēdzies. Manus darbus tālāk var atrast elizmāra.com un gan Instagramā, gan TikTokā man var atrast studio.elizmāra. Kā jau es teicu, man šis pētījums ir atvēris jauns horizons par to, ko es vēlos sašūt, ko es vēlos vēl izpētīt un kas man ir aktuāli un pamainīs varbūt skatu punktus kādām konkrētām lietām šajā jautājumā. Tātad tas ir tas plāni un darbu sarakstīns tikai aug un realizācija arī. Un, ja nu tev patīk tas, ko es daru, ko es stāstu, droši var uzsākt man kofiju, var noskanēt šo QR kodu vai ierakstīt šo linku meklētājā. Un, jā, pateikt paldies. Bet, jā, liels paldies, ka mēs tikāmies. Ceru, ka mēs tiksimies vēl kaut kur digitālā vidē vai arī klātienē. Un liels paldies. Man šī izrādītā interese ļoti, ļoti pārsteidza un piepilda sirdi. Teikšu tā. Liels paldies! Tad es noslēgšu ierakstu un izsūtīšu tālāk gan jums, gan arī tiem, kas nepieslēdzās šodien, lai noskatītos vēlreiz. Liels paldies! Atā!